Nu, čau, labrīt visiem copas draugiem. Ir ļoti agrs rīts. Esmu atbraucis uz Liepāju. Jo šobrīd ir īstais laiks, lai ķertu vēja zivs. Skatīsimies, kā man iet, kā man veiksies. Parādīšu visu, kas, ko un kā. Skatāmies. Nu tā, esmu iemetis 2 makšķers uz garnelēm. Pēc tam parādīšu arī sistēmiņu, pludiņus un visu pārējo, kā izmantoju. Šobrīd jūra ir ļoti mierīga. Ik pa laikam redzu, ka kaut kur vēja zivs iziet ārā. Ir ūdens, atrādās, bet uz esmas tā kā neiet virsū. Vai nu baidos no pludiņa, vai nu nezinu. Vai nu baidās, vai arī negrib ēst. Grūti pateikt. Pagaidām. Vēl nav īstais laiks, varbūt gaida saulīt un tā. Kad drusku varbūt iesils, varbūt jautrāks prāts būs. Pamēģināšu vēlāk arī uz spinninga, jo vēja zivs var ķert arī uz spinninga. Bet es domāju, ka pludiņš ir daudz efektīvāks. Tikai jānogaida brīdis, kad uznāk virsū tāds lielāks bariņš, un tad jau varēs vilkt. Sekojam tālāk. Ir pirmā zītiņa. Un tā ir bute. Un ne jau parasta bute, tā ir akmens bute. Šāda tā ir akmens butīte. Laidīsim vaļā. Akmens būtu jeb āte, tā viņu sauc. Bet viņas plānas ir. Laidīsim te vaļā. Un aiziet. Nu, tā kā tagad neķerās, pastāstīšu nedaudz par sistēmu. Tad vienkārši asāķis, pavadiņa var būt līdz metram fluorkarbons, griezulīts un atsvars ar pludiņu. Tad par pludiņiem runājot. Man šeit ir 5 veidi pludiņi. Šāds te, bez galiņa 35 gramīgs tāds Line Leaf firmas. Tad ir šāds arī 25 gramu līdekļu pludiņš. Tad ir šāds, viņš arī tumsā spīdošais, ir tāda boja 40 gramīga. Un salmo pludi 25 un 30. Šie pludiņi tieši pēc savas funkcijas ir ļoti labi, bet viņš šausmīgi lūst. Viņa lūst šeit, jo man ir ieplaisājis būtībā šādai copē. Šis pludiņš paredzēts vienai reizē, vienai copē, pie tā, ka viņš maksā tur 4 pāri eiro, ja. Viņš vienai copē paredzēts. Tā kā, ja ņemam šāds, tad jāņem, kādi 5 pludiņi, noteikti, lai ir rezervē. Tā lūk, tā kā šie lūst. Šie nav lūstošie, šie 2. Te ir putuplast, te ir PVH, man liekas, materiāls, viņš atcitās pret lintīm un viņš nelūst. Nu, un šāds variants, man liekas, arī ļoti optimāls ir. Plasmas nekas neplaisā un arī nekas neplīst. Nav kam salūst, tāpēc, ka galiņa nav. Un šādu zelta un galu, protams, kad ļoti labi redzēt ūdenī. Tā kā tā, īsumā par sistēmiņām. Copējam tālāk, gaidam zivtiņu. Ir, paskat, tur gan vēja.
kā ierījusi. Tāds te ar tādiem zobiņiem. Nu, ierījusi viņa man nepajaukam ir. Kādi zobi? Šitā te. Es redzu vāģi. Tādām situācijām ir vajadzīgas laiblītes. Nu tā jau ir kādi 6:30 no rīta. Zivtiņa ir, bet ņem viņa ļoti kūtri. Katrā ziņā, ja braucat uz vēja zivīm, vienmēr paskatieties, kāda ir laika prognoze, vēja prognoze. Es vienmēr paskatos tieši GIS meteo, kaut kur šeit vai šeit pielikšu klāt, kā tas izskatās vēja virzienu, un pēc tā vēja stipra, un pēc tā es varu noteikt, vai ir vērts doties vai nav vērts doties uz copi. Tas tāds vienkārši silts padoms ir. Bet vēja zivju sezona ir atklāta oficiāli, vismaz no manas puses. Šogad vēja zivs ir atnāca vēlāk nekā pagājušajā gadu. Maijs salīdzinoši bija diezgan augsts. Tā kā jūnijā zivtiņi vēl pieturēsies, tā kā nesēžam mājā, braucam makšķerēt. Bet es turpinu savu makšķerēšanu. Aiziet. Ik pa laikam var redzēt, kad vēja ziv tāda virpuļa iznāk uz ūdens virs, tā kā, es nezinu, spēlējās vai kā, varbūt tāds bāriņš kaut kāds uznāk. Bet ja pludiņš tūmā, jocīgi, ka neņem ir. Cik es esmu makšķerējis, vēja zivs ir bijis tā, ka tāda virpuļa nāk un to vienkārši pēkšņi uz abām makšķerē. Uz tiem 30 gramīgiem pludiņiem vienkārši tā kā līdeka vienkārši tā mauca vienkārši zem ūdens un galā uz vienu makšķeru, uz otru makšķeru, tāpēc principā nerekomendēju vairāk pa 2 makšķerēm izmantot. Jūrā var izmantot 3. Tā kā varbūt visādi, ka vienkārši nepaspēs piecirst, jo tā copa ļoti viļņveidīga. Vienu brīdi viņa nav, tā copa un zivs nav, nepieturās. Un vienā brīdī vienkārši tu nespēja vilkt. Tā kā copa ir ļoti dažāda, viņa mēdz būt garlaicīga un pēc tam ar lielu adrenalīnu. Tā kā ir tā. Es joprojām izmantoju savus puscindiņus. No rīta ir vēss, akmeņi ir augsti, ūdens ir augsts, vēl nav iesilis. Tā kā no rīta puses labāk kārtīgi saģērties un pēc tam vienkārši novilkt liekās drēbes. Labi, gaidām zivtiņu. Tiek copēta, cope notiek. Kaut kas tur rausta, bet šobrīd man ir 3 zivtiņas. Vajadzētu, ka drusku vairāk. Cīnamies. Nu tā. Copis jau nav labu laiku. Doma varbūt kaut kur pārbraukt, māmainīt vietiņu. Varbūt arī ne, varbūt iebrauc mājās. Pietiks ar to, kas ir. Turpinājums varbūt ir no virtuves jau. Kā pareizi pagatavot zivtiņu. Tā kā
turpinājums sekos. Esam nonākuši jau virtuvē, uzsildām kārtīgu pannu, izkausējam apmēram 50 gramus sviesta. Un tagad sākās svarīgākais darbs - zivs apieļāšana miltos. Nekādas garšvielas netiek likt klāts, tāpēc, ka zivs jau iepriekš bija iemarinēta ar visām iespējamām garšvielām. Droši saliekam zivtiņu tā, lai viņa būtu pa visu pannu būtu izklāta, tā kā panna, lai ir pilna. Vidēji zivi cepam apmēram 5 minūtes no vienas puses, kamēr neveidojas zeltaina tāda garoziņa. Tas ir īsais laiks, kad ar viņu jāapgriež. Pēc katra ieskatījuma varam pievienot ķiploku vai sīpolu vai lociņus. Šajā gadījumā pievienojam klāt ķiplociņu aromātam un garšai. Pēc 10-15 minūtēm mūsu vakariņas ir gatavas. Labu apetīti visiem! Neasakas visiem un tiekamies jau nākošais video.